Sveiki! Mēs esam Gulbenes nodaļas skolas skolēni. Mani sauc Gins. Mani sauc Inde. Mani sauc Jānis. Mani sauc Iveta. Mani sauc Roberts. Mums ir milzīgs prieks, ka mūsu skola ir daļa no Erasmus projekta, un mēs esam skolēni, kas devās pirmajā mobility uz Portugāli. Personīgi man šī bija jauna pieredze, kurā ieguvu jaunas zināšanas un draugus. Man tā bija iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un parādīt sevi no radošās puses. Tā bija jauna pieredze starptautiskajā vidē. Pirmo reizi devos savam vienaudžiem uz ārzemēm un iegūtu daudz jaunas zināšanas. Mūsu projekta tēma bija Think Global, Learn Being an Entrepreneur in Europe. Konkrēti mūsu brauciena ievirzījumi bija iekļaujošā sabiedrība un biznesa Eiropā. Konkrēti par iekļaujošo sabiedrību mēs pavadījām daudz laiku ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem un speciālām vajadzībām. Mēs redzējām viņu stiprās puses, viņu talantu, drosmi un gribas spēku, kas iedvesmoja mūs katru. Kā arī mēs novērtējām universitāšu pielaidību un došanu iespēju mācīties cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un kustību traucējumiem. Mani personīgi ļoti aizkustināja stāsts par programmētāju ar kustību traucējumiem, kurš ar savu gribas spēku, neatlaidību un cīņu ir valdes loceklis programmēšanas uzņēmumā, jo iepriekšējā valdes locekļi ļoti novērtēja viņa darbu un neatlaidību. Kā arī mēs redzējām ļoti talantīgus cilvēkus, piemēram, cilvēku ar autismu, kurš dziedāja visas auditorijas priekšā, kas man pat būtu grūti bez nekādiem kustību traucējumiem. Tas vienkārši mums lika paskatīties uz mums un iedvesmoties. Kā arī mēs nepalikām vienaldzīgi pret bēgļiem no kara Ukrainā, kas dalījās ar savu pieredzi un ļāva mums novērtēt savu dzīvi un savu situāciju mūsu valstī un būt pateicīgiem. Un otra projekta ievirze bija biznesa Eiropā, un kas arī bija saistīts ar iekļaujošo sabiedrību. Un nedēļas gaitā mēs veidojām biznesa plānus un modeļus un kanvas, iekļaujot cilvēkus ar speciālām vajadzībām. Un līdz tam brīdim es nebiju par to tā iedomājies, bet veidojot savu biznesa modeli, es ieraudzīju cilvēkus ar speciālām vajadzībām un kustību traucējumiem, kā cilvēkus ar citu pieredzi, citu skatījumu uz situāciju un kā palīgus, kolēģus un savu vienlīdzīgus. Un dažās situācijās pat viņi var būt labāki nekā es. Un šī noteikti ir lieliska pieredze, kas, ja man kādreiz dzīvē būs savs bizness, liks man skatīties uz šiem cilvēkiem kā ļoti lielām iespējām un ļoti lieliem palīgiem turpmākajā dzīvē. Projekta ietvaros mūsu uzdevums bija veikt SWID analīzi, tāpēc mēs devāmies uz Gulbenes invalīdu biedrību, kur intervējām tās pārstāvi. Intervijas laikā mēs uzzinājām to, ar kādām problēmām saskarās šie cilvēki, kādu finansējumu sniedz valsts, kā atbalsta citi cilvēki tos, kā tā tiek reklamēta, kādos pasākumos tie tiek iesaistīti un kā tie tiek integrēti sabiedrībā. Portugālē arī citām valstīm bija šāds uzdevums, tāpēc mēs varējām iepazīties ar to, kāda situācija ir katrā valstī, un mums bija iespēja izvērtēt katru situāciju atsevišķi. Šī projekta ietvaros mūsu uzdevums bija veidot biznesa modeļus. Tos veidojām grupās, kurās bija pārstāvji no visām valstīm. Mūs iepazīstināja ar biznesa modeļa veidošanas principiem. Tālāk mūsu uzdevums bija veidot pašiem savus uzņēmumus. Grupās mēs izdiskutējām svarīgākos jautājumus biznesa modeļa veidošanā, kā arī izdomājām risinājumu problēmai. Bija arī svarīgi saprast, kā šis bizness tiktu reklamēts, kur tiktu ņemts finansējums un kādi cilvēki resursi būtu jāiesaista šī biznesa darbībā. Komandas veidoja arī savus logo un radošus nosaukumus saviem biznesa modeļiem.
kā arī iemācījās atbildīgi sadalīt darbus savā starpā. Tas palīdzēja visiem atvērties un saliedēties. Kopīgi darbojoties projektā, mēs ne tikai veidojām biznesa modeļus, bet arī iepazināmies ar vienu no Portugāles rūpniecības nozarēm – korķu apstrādi, kā arī viesojāmies Aveiro zinātnes parkā. Mēs ieguvām jaunu pieredzi, iepazīstot portugāļu kultūru, to pilsētas. Mēs apceļojām Porto un Aveiro. Porto mēs redzējām skaistus tiltus, šauras ielas, mājas daudz un lielus kalnus. Aveiro bija tikpat liela pilsēta kā Gulbene. Manuprāt, tā ir ļoti skaista pilsēta, priekš tik mazas, un tur ir ļoti daudz cilvēku uz to visu blīvumu. Mēs arī nogaršojām portugāļu nacionālos ēdienus, dzērienus. Pēdējā vakarā Portugālē mēs tikām klausīties portugāļu mūziku, kas, manuprāt, bija ļoti skaista. Tā bija viņa nacionālā mūzika. Mums visiem bija jauna pieredze dzīvot ģimenēs, kuras no mūsu īstās ģimenes. Mūs izmitināja portugāļu ģimenes, kuras mūs pabaroja, aizveda uz skolu, atveda no skolas. Viņi pieņēma mūs tā kā savus bērnus. Pēc manām domām, piemēram, ģimenē, kur es dzīvoju, viņi audzina bērnus tāpat kā Latvijā, kas nav diži atšķirīgs. Man patika šī pieredze. Kopsavilkumā mums ir liels prieks, ka mums bija iespēja piedalīties šajā projektā, kurā uzzinājām daudz par portugāļu kultūru un vidi, kā arī papildinājām savas zināšanas par uzņēmējdarbību, un pats galvenais bijām spiesti izkāpt no savas komforta zonas, lai strādātu starptautiskā vidē, dalītos savu pieredzi un uzklausītu citu. Šis bija pirmā projekta tikšanās, kas, manuprāt, ir brīnišķīgs aizsākums turpmākajai sadarbībai. Arī liels paldies visām skolotājām un skolēniem, kad spējām šo projektu realizēt.